Policijas un bāriņtiesu redzeslokā 2012. gadā ir nonākuši 2738 vardarbības gadījumi pret bērnu, bet tā ir tikai aizberga redzamā daļa, jo vardarbība ir grūti identificējama un bieži nenonāk atklātībā. Nedaru tā, jo man nepatīk. Centrs Dārdedze ir nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības. Lai efektīvi mazinātu vardarbību, mēs strādājam 3 virzienos. Konsultatīvais darbs, apmācības profesionāļiem, prevence. Ja notikusi emocionāla, fiziska, seksuāla vardarbība pret bērnu vai bērna novārtā pamešana, mēs sniedzam palīdzību. Vardarbības atklāšana, cietušo rehabilitācija, cietušā bērna nopratināšana, atbalsta nodrošināšana bērnam un ģimenei krimināla procesā. Ja tev briesmas draud, sauc palīgā. Vienmēr izstāsti slepenos noslēpumus. 2013. gadā Centrs Dārdedze konsultatīvajā daļā dažāda veida palīdzību saņēmuši vairāk nekā 720 cilvēku, no tiem 238 bērni. Apmācības profesionāļiem. Jau daudzus gadus organizējam apmācības nozares speciālistiem, psihologiem, sociāliem darbiniekiem un tiesību sargājošo institūciju profesionāļiem. Vardarbības prevence. Mēs aktīvi strādājam arī pie tā, lai vardarbība nenotiktu. Mūsu galvenie darbības virzieni, lai novērstu vardarbību, ir Džimbas drošības programma bērniem, lai mācītu personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem. 5 gadu laikā Džimbas drošības programmu apmeklējuši vairāk nekā 11 000 bērnu. Programmu pusauģiem drosmi draudzēties, lai mazinātu vienaudžu savstarpējo vardarbību skolā. Drosmi draudzēties iecietības stundiņu 2013. gadā noklausījušies 920 bērnu no 52 klasēm. Programmas vecākiem, vecāku atbalsta un izglītojošās grupas. Sabiedrība, kampaņas, publikācijas, mājaslapas, likumdošanas izmaiņu lobēšana. Mani nevar piemuļķot, jo es esmu gudrs. Es esmu drošs. Saka, jā, jo arī viens ir palīdzēt.